Kā nepatīk būt tam cilvēkam, kurš visu laiku sūdzās un saka, ka viss ir slikti. Koncentrējās uz to slikto, jā. Bet, pasaka, kā tev liekas, pa kādu ceļu es šobrīd braucu? Kas tur bija kaut kāds krustojums, neievēroja, ārekvī kaut kāds krustojums. Palsmane 7 kilometri. Tie, kas zina, kas ir Palsmane, tie zina, kur es atrodos. Kā tev liekas? Es braucu pa kaut kādu, es nezinu, kā tur ir pirmās klases ceļu, vai otrās klases ceļu, vai trešās, ceturtās, piektās. Es šobrīd braucu pa Pleskavas šosei. Kas tur ūdens pudeli kratās pagabišķi? Es braucu par Pleskavas šosei, Krievijas virzienā. Tā izskatās pēc, man liekas, ka šitais ir viens no augstākās nozīmes, augstākās klases ceļiem, ne? Viņš izskatās pēc tāda. Man liekas, ka te absolūti nekas nav, ne tīrīts, ne kaisīts, nekas te nav darīts. Paskatiet, ja viņš būtu tīrīts, tad parasti tas šķūris, kad met to sniegu, viņš taču aizmet viņu tur tālāk uz tās nomalas virsū, vai ne? Paskatiet, te vispār nekas nav. Tad būtu kaut kāds pēdas, varētu redzēt, kur tas sniegs ir aizmests. Ten ir, tur, kur tā pēda ir iebraukta un viss, tik cik ar mašīnu tas sniegs tur ir pamests vaļā, tad tas malā tas ir arī viss. Vairāk te nekā nav. Es nezinu, kādā sunu ciemā mēs te dzīvojam. Skaidrs, nevar visus ceļus, nevar vienā brīdī uzreiz notīrīt. Skaidrs, Pleskavas šosei arī nevar notīrīt. Es nesaprotu, kas te notiek, jopt vai ilmai, Ai.